Klāt ir kārtējā gadu mija, un Ziemassvētku gaidīšanas laiks tuvojas savam ilgi gaidītajam iznākumam, proti visi mēs, liels vai mazs, jauns vai pieredzējis, katru gadu gaidām Ziemassvētku brīnumu, lai pašiem un citiem apkārt par to ir prieks. Bet ko lai dara, ja Ziemassvētki jau sāk klavēt tepat aiz durvīm, bet laiks galīgi nelīdzinās bildēm uz apsveikumu kartiņām, dziesmiņām un skaitām pantiņiem, kur tiek dziedāts, ka mežus pārklāj sniegs un lāčiem ziemas miegs, un arī, ka viss ir tik skanīgs salds un viss ir tik balts apkārt. Labi, lāčiem varbūt arī ir ziemas miegs, bet sniegs mežos un baltums apkārt jau pagaidām galīgi kaut kur ir aizkavējies. Bet svarīgākais jau ir noskaņojums, ar kādu mēs svētkus gaidām. Un ziniet, viens jau ir droši kā bankā, ka neatkarīgi pat no gada laika ir dažas vietas, kur baltums, augstums un arī sniegs ir cauru gadu. Un tā ir Dinamo Rīga un mūsu jaunāko brāļu Dinamo bērnu komandas mājvieta Piņķos, Inbox LV ledus hallē, kur arī šogad lieliskā noskaņojumā bija pulcējušies mūsu mazie amatu brāļi uz savu pirms Ziemassvētku zvaigžņu spēli. Komandu sadalījums šoreiz pat ļoti interesants. Atcerieties, kā agrāk mēs pagalmā iznāk divi kapteiņi un tad izsauc komandas. Un tas pat ir interesantāks, jo pretējo krāsu komandās ir iespēja vienam pret otru uzspēlēt arī ikdienas maiņas partneriem. Jautrība un smaids ir nepieciešama ikvienā dzīves situācijā, arī sporta veidā, kuru mēs tik ļoti visi mīlam – hokejā. Bet nav jau nekāds noslēpums, ka brīdī, kad ripa pēc iemetiena krīt uz ledus, visāda draugu būšana uz kādu laiku tiek likta arī pie malas. Citam vēlas parādīt un pierādīt savas prasmes un meistarības līmeni. Neiztikt arī bez kāda spēka paņēmiena. Kā gan laidīsi garām iespēju paņemt uz pleciņu kādu no savējiem? Iemest vārtsargam treniņām, tas ir viens. Bet ko tad jūs domājāt? Vārtsargi nevēlas, kā lai saka, nodemonstrēt savus skilus? Protams, ka vēlas. Emocijas. Vienmēr, it visur, ik katrā lietā, ko mēs darām, ir nepieciešamas emocijas. Un ja tās būs, tad mums viss izdosies. Un ja arī kādā spēlē, treniņā vai kādā dienā neizdodas, galvenais ir turpināt un iet uz savu izvirzīto mērķi. Jo sapņot nekad nav par vēlu, un tiekties pēc savu sapņu īstenošanas ir katra paša ziņā. Un šiem čaļiem lielie sapņi ir vēl tikai priekšā, bet ceļš uz tiem sākas šeit. Visiem kopā, vienam par visiem un visiem par vienu. Un tādi ir mūsu Dinamo bērni. Kāds uzvar, kāds zaudē, bet svarīgākais bija gūt prieku no šī pasaukuma. Gan pašiem, gan lielākajiem spēlētāju līdzjutējiem vecākiem un, protams, kluba vadībai. Kamēr lielais Dinamo ir izbraukumā pa Sibīrijas pilsētām, mūsu Dinamo Rīga padomes priekšsēdētājs Juris Savickis vienmēr atradīs laiku labam hokejam. Un tādu šoreiz viņam sarūpēja mūsu nākamie lielā Dinamo spēlētāji. Laba vēlējumi, uzmundrinājumi, padomi un, protams, dāvanas. Tās priecē ikvienu, vai ne? Vai atceraties, kāds bija šīs Ziemassvētku zvaigžņu spēles rezultāts? Es personīgi nē, un domāju, jūs arī. Šoreiz galvenais bija visiem kopā labi pavadīt laiku. Vai tas izdevās? Atbildi lasat šo lielisko spēlētāju sejās. Priecīgus visiem baltos Ziemassvētkus, lai arī bez sniega, pagaidām, vismaz tā ir jācer. Un laimīgu jauno gadu, lai kaut mazliet, bet tas būtu vēl labāks par iepriekšējo. Un galvenais – smaidiet!